Šodien raidījumā ortomolekulārie produkti konkrētu slimību ārstēšanai ar uzturvielām, ekonomēsim siltumu un elektroenerģiju. Šodien mēs daudz runājam par pareizu sabalansētu uzturu, kam ir milzīga nozīme veselības saglabāšanā. Daudz arī cenšas to lietot, bet tomēr arvien vairāk slimojam ar dažādām kroniskām kaitēm. Tāpēc lūdzām speciālistu viedokli. Kāpēc tas tā notiek? Vai tiešām cilvēka organismā kādas vērtīgas uzturvielas sāk pietrūkt? Jā, tas patiešām tā ir, ka pēdējos 20, 30, varbūt 50 gadu laikā cilvēki ēd savādāk, uzturā lietos savādāku pārtiku nekā, pirms 100 gadiem. Un tas ir zinātniski pierādīts un nav pat grūti iedomāties, ka tie gurķi, kas audzēti vatē, tie augļi un dārziņi, kas nonāk uz mūsu galda no lielveikala produktiem, kuri apstrādāti īpašās tehnoloģijās, nesatur to, ko saturēja tas pats gurķis vai kāposts 100 gadu atpakaļ. Un tas ir pierādīts, ka uzturvielu vērtība pat visparastākajiem augļiem un dārzeņiem ir 35, 50, pat 70% mazāk nekā 100 gadus atpakaļ. Un cita lieta ir, ka tieši šajos pēdējos 50 gados ļoti ir pieaudzis uzturvielu patēriņš, tādā nozīmē, ka ir palielinājusies organisma nepieciešamība pēc uzturvielām. Tie paši augļi un dārzeņi vai gaļa satura pavisam citas vielas, jaunas vielas, ķīmiskas vielas, gaļa, hormonus, antibiotikas, dārzeņi tiek apstrādāti. Tad organisms uzņem daudz jaunu ķīmisku vielu. Mēs lietojam zāles pēdējos 50 gadus. Ir mainījusies mūsu vide, mums ir apkārt pavisam cits elektromagnētiskā starojuma piesātinājums ar mūsu mobiliem telefoniem un televīziju. Stresa līmenis ir pieaudzis. Mēs apstrādājam ārprātīgi daudz informācijas ikdienā. Tas viss prasa mikrouzturvielas. Līdz ar to varētu teikt, ka mikrouzturvielu nepietiekamība cilvēkam ir pierādīta. Ārsti varbūt pēdējā laikā diezgan daudz runā par to, ka D vitamīns organismā trūkst vai jods trūkst, bet tikpat labi trūkst arī selēns, trūkst bikarbonāts, tā kā soda. Mēs zinām, ka ir runāts par skābajām reakcijām organismā, ka tās mums ir par daudz. Pietrūkst omega-3, tāpēc, ka mēs par daudz lietojam gaļu un uzņemam omega-6, kas savā starpā konkurē. Mikrouzturvielu deficīti ir pilnīgi reāli. Rezultātā tiek izjaukts organisma bioķīmiskais līdzsvars, un tas arvien agrākā vecumā izpaužas kā imunitātes traucējumi, locītavu slimības, ateroskleroze, ir grūtības koncentrēties, pasliktinās dzirde un redze. Uz jebkuru slimību faktiski var paskatīties arī no tāda viedokļa, kā no mikrouzturvielu deficīta. Tas pats vēzis gal galā. Arī tad, ja cilvēki saka, bet es taču ēdu labi un es tagad iepērkos ekoloģiskā veikalā, arī tas nevienmēr nozīmē, ka uzturs ir pietiekams no šī mikroelementu viedokļa. Ja jūs lietojat gaļu vairāk kā 3 reizes nedēļā, savukārt zivis nelietojat vismaz 3 reizes nedēļā, pilnīgi ar garantiju var teikt, ka jums būs paaugstināts omega-6 līmenis organismā un omega-3 nepietiks, kas ir ļoti būtiski gan smadzeņu darbībai, gan tīriem asinsvadiem. Tagad aptiekās ir pieejams ļoti plašs dažādu uztura bagātinātāju klāsts. Vai tie spēj kompensēt mikrouzturvielu deficītu organismā? Uztura bagātinātāji ir mikrouzturvielu kompleksi vai atsevišķas sastāvdaļas, kas ir domātas veseliem cilvēkiem ikdienas uztura bagātināšanai un ir ieteicams laiku pa laikam tādus lietot. Taču uztura bagātinātāji satur relatīvi mazas devas. Piemēram, tas pats C vitamīns. Ja parasts aptiekā nopērkamais vitamīns satur 60, labi, 120 mg C vitamīna. Savukārt, tīri bioķīmiski ir pierādīts, ka nemazākā 300 mg dienā būtu kaut kāda jēga, lai tas C vitamīns vispār nonāk līdz mērķa šūnām. Vai ir kāda zinātnes nozare, kas pēta nepieciešamo mikrouzturvielu sabalansētību? Zinātne, kas pēta
uzturvielas organismā, to nozīmi, to sabalansētību. Tā ir ortomolekulārā medicīna, kas ir, kā pastāvīga zinātnes nozara, tā ir attīstīta no kādiem pagājušā gadsimta 60. gadiem. Un ortomolekulārā medicīna pēc savas būtības tā ir medicīnas zinātne par to, kā saglabāt veselību vai ārstēt slimības ar uzturvielām, ar tām vielām, kas cilvēka organismā ir nepieciešamas katru dienu, tātad vitamīni, mikroelementi, augu un dzīvnieku valsts produkti, bet sabalansētā veidā un atbilstošos daudzumos. Tagad arī Latvijā ir viens šāds ražotājs, kas piedāvā ortomolekulāros produktus daudzu slimību ārstēšanai – Ortomol. Kādi rezultāti ir iegūti? Piemēram, lieliski rezultāti ir iegūti locīto slimību ārstēšanā. Lielai daļai cilvēku jau pēc 30 gadiem parādās kaut kāda locīto simptomātika, citiem vārdiem sakot, artroze dažādās stadijās. Un mēs visi zinām, ārsti iesaka locīto slimību ārstēšanā izmantot glikozamīnu, kas ir ļoti labi, jo tā ir tiešām viena no būtiskākajām sastāvdaļām, kas nepieciešama locīto virsmām. Bet praksē ir gadījumi, kad cilvēks lieto glikozamīnu ilgstoši, lielās devās, bet rezultāti nav to, ko viņš gribētu sagaidīt. Tas ir tāpēc, ka ortomolekulārā medicīna runā par vielu sabalansētību. Ja mēs lietojam kādu vielu lielā daudzumā, lai tā iesaistītos vielmaiņā, viņai ir nepieciešami daudzi citi komponenti. Piemēram, ja mēs runājam par to pašu glikozamīnu, lai glikozamīns iesaistītos vielmaiņā, tam ir nepieciešams kolagēns, hialuroniskābe, gala beigās acetilcistīns, to, ko mēs zinām ACC, kas ir normāla organisma antioksidatīvās sistēmas daļa, vai molibdēns. Un, ja jūs lietojat tikai glikozamīnu, jums noteikti organismā veidojas šis molibdēna deficīts. Glikozamīna ir par daudz un pietrūkst vielu, lai glikozamīns iesaistītos vielmaiņā. Tāpēc ortomolekulārā medicīna ir izstrādājusi veselus kompleksus, kas ir bioķīmiski, zinātniski un arī klīniski pamatoti, lai katra viela, kas ir nepieciešama dažādu slimību gadījumos, iesaistītos vielmaiņā pilnvērtīgi. Un šeit mēs redzam reālu rezultātu pēc ortomolu artro produktu 4 mēnešu lietošanas. Pacientiem ar artrozi pirmajā stadijā sāpju sindroms samazinājies par 77%. Bet pat 4. stadijā, kad jau nepieciešama endoprotezēšana, sāpju sindroma, tātad dzīves kvalitāte uzlabojās gandrīz par 50%. Būtiski, ka pretsāpju līdzekļu lietošana 30% gadījumu vispār tika atcelta. Šis pētījums tika veikts Vācijā un tajā tika iesaistīti vairāk nekā 800 pacienti. Tāpat šie ortomolekulārie kompleksi paredzēti arī vīriešu neauglības ārstēšanai, sievietēm gatavojoties grūtniecībai, kā arī bērniņa gaidīšanas un barošanas laikā. Tuvojas ziemas periods ar risku saslimt ar dažādām vīrusu saslimšanām. Vai tagad būtu īstais laiks iegādāties šos ortomolu produktus? Jā, pacientiem ar kroniskām infekcijām, ar hronisku bronhītu, ar astmu, ar hroniskiem vidusceļu iekaisumiem, cilvēkiem pēc ķīmijas vai pēc stariem, kuriem ir nomākta imunitāte, tiešām ir palielināts risks slimot ar infekcijas slimībām, pie tam smagi. Jā, tad šādai pacientu grupai gan profilaktiski, gan jebkuru slimību laikā, kad atkal iestājas mikrouzturvielu deficīti, oksidatīvie stresi, to mēs zinām šo vārdu, ja? Arī ir īpašas ortomolekulārās kombinācijas, tas būtu ortomols imūns, imūnās sistēmas uzlabošanai, kas satura mikrouzturvielas diezgan lielās devās, bet no tā nevajag baidīties, viņas ir bioķīmiski, zinātniski pamatotas, neiestājas citu mikrouzturvielu nepietiekamība. Un šeit atkal reāls piemērs. Veselu gadu tika novērotas 2 pacientu grupas. Vienai grupai tika ieteikts lietot šīs sabalansētās uzturvielas, otriem nē. Kā redzam, grupa, kas tās nelietoja, 93% pacientu saskārās ar vīrusu infekcijām, bet grupa, kas tās lietoja, tikai 17% cilvēku. Pie tam šajā grupā nebija neviena darba kavējuma slimības dēļ. Kur ir iespējams saņemt tuvāku konsultāciju par šo ortomolekulārās zinātnes bioķīmiski un klīniski pamatoto produktu pielietojumu? Un kur tos var iegādāties?
Jebkuru slimību gadījumā pacientam būtu jāsāk ar konsultēšanos ar ārstu. Un ar ārstu vajadzētu arī pārunāt jautājumus par mikrouzturvielu nepietiekamību. Savukārt jau gatavas kombinācijas noteiktu slimību ārstēšanā var jautāt jebkurā aptiekā Latvijā. Īpaši es varu ieteikt Saules aptieku vai aptieku, kas ir Skaien Mor lielveikalā, kur farmaceitis ir īpaši izglītots ortomolekulārās medicīnas jautājumos un sniegs jums konsultācijas. Nedēļas nogalē Ķīpsels izstāžu hallē bija skatāma izstāde Vide un enerģija 2011. Šeit tika piedāvātas daudzas videi draudzīgas tehnoloģijas. Mēs esam uzņēmums Synergo. Un mēs piedāvājam saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas elektroenerģijas ražošanai. Un tikai līdz 30. novembrim ir iespēja pieteikties klimata pārmaiņu finanšu instrumentam un saņemt 50% līdzfinansējumu šīm iekārtām. Sīkāk to varat uzzināt mūsu mājaslapā vai zvanot mums. Izmantojot 50% līdzfinansējumu, iekārtas atmaksāsies 2 reizes ātrāk. Pārstāvam plašu ražotāju klāstu. Saules baterijām varam nodrošināt 25 gadu garantiju, invertoram 5 gadu garantiju un stiprinājumiem 12 gadu garantiju. Saules baterijas tiek uzstādītas vai nu uz mājas jumta vai pie mājas dienvidu pusē, 36–39 grādu leņķī un ražo līdzstrāvu. Tālāk līdzstrāvu plūst uz invertoru, kur tas tiek pārveidots maņstrāvā un tiek sagatavota elektrība, kas perfekti salāgojas ar Latvenergo tīklu. Līdz ar to saules enerģiju jūs varat izmantot patēriņam. Ja patēriņš ir neliels, tad elektrība plūdīs Latvenergo tīklā. Ja elektrības pietrūks, tad elektrība tiks ņemta no Latvenergo tīkla. Latvijas apstākļos saules ir pilnībā pietiekoši. Tas ir tikpat, cik Berlīnē, vairāk nekā Londonā un Skandināvijā. No 1 kW saules paneļa jaudas mēs varam iegūt 900 kWh enerģijas gadā. Synergo speciālisti jums palīdzēs pietiekuma veidlapas sagatavošanā, iekārtu uzstādīšanā, montāžā un visu nepieciešamo formalitāšu kārtošanā. Saules bateriju piegāde notiek 2 nedēļu laikā, un montāža aizņem no 2 līdz 7 dienas. Mani sauc Rudolfs Kresi, un es aicinu visus nākt šodien, svētdien, uz izstāžu centru Ķīpselu, uz Synergo stendu, un uzzināt vairāk par iespēju saņemt savus 50% saules baterijām un saules kolektoriem. Tāpat izstādē tika prezentēti pavisam jauna veida siltumsūkņi. Mēs šogad izstādē Vide un enerģija 2011 prezentējam jaunumu priekš Latvijas tirgus. Tas ir siltumsūknis, kurš ir domāts mājsaimniecībām tieši karstā ūdens sagatavošanai. Iekārtai ir 300 litri akumulācijas tvertne, un iekārta sasilda karsto ūdeni līdz 65 grādiem Celsija bez papildus piesildes. Tajā pat laikā viņi patērē tikai 0,5 kW elektroenerģijas, un liederības koeficients, jeb enerģijas transformācijas koeficients šai iekārtai 4,4, kas ir nozarē ļoti labs rādītājs. Iekārta ir interesanta ar to, ka viņai nav vajadzīgs āra kontūrs. Viņa ņem sākotnēji impulsu no telpas gaisa, kurā viņa atrodas. Līdz ar to viņu ir ļoti ērti un vienkārši uzstādīt jebkurā mājsaimniecībā. Un pamat ideja ir ar šīm iekārtām nomainīt esošos elektriskos ūdens boilerus, kuru tenu jauda ir sākot no 3 kW un lielāka. Ja mēs runājam par šīs iekārtas montāžu, kur ir domāta tikai karstā ūdens sagatavošanai, tad montāža neaizņem vairāk par 4 stundām, jo iekārta ir pieslēdzama pie 220 voltu sprieguma jebkurā sadzīves rozetē un ir jāpieslēdz pie augstā ūdens un pie karstā ūdens tīkla, kas arī pamatā ir visa montāža, ko var veikt jebkurš labi kvalificēts santehniķis. Lieki piebilst, ka visa nepieciešama automātika jau ir iekārtā iebūvēta no rūpnīcas. Paralēli tam mūsu kompānija nodarbojās arī ar visiem pārējiem atjaunojumu energoresursu veidiem. Tie ir visu veidu ģeotermālie siltuma sūkņi, arī komerciālie siltuma sūkņi ar jaudu līdz 1 megawatam. Tās ir saules kolektoru sistēmas karstā ūdens ražošanai un apkuras atbalstam. Nodrošinām gan projektēšanu, gan iekārtu komplektāciju, montāžas pakalpojumus, konsultācijas un palīdzam arī mūsu klientiem gatavot pieteikumus klimata pārmaiņu finansu instrumentu konkursiem. Esat laipni gaidīti ciemos, vienmēr atradīsim risinājumu jūsu apkuras un karstā ūdens apgādes problēmām un izbūvēsim energoefektīvas sistēmas. Ja jūs ir ieinteresējis uzstādīt šīs ekonomiskās iekārtas savās mājās, dodieties uz izstādi Vide un enerģija 2011. Šodien, 23. oktobrī, tā atvērta līdz 17.
Jau 20 gadu garumā turisma firmas organizē lidojumus uz Angliju. Vai jums neliekas, ka šī valsts ir viena no skaistākajām? Pāris stundu lidojuma, un jūs jau varat sākt iejusties vienas no Eiropas vecākajām pilsētām Londonas gaisotnē. Nevelti saka, Londona tā ir katram sava. Viens tajā meklē mākslu, otrs vēsturi, trešais modi, un tiešām tas viss tur ir, un ļoti koncentrētā daudzumā. Turisma firma piedāvā 4 dienu ceļojumu programmu, kurā ietilpst nakšņošana 3 zvaigžņu viesnīcā, 2-vietīgos komfortablos numuriņos ar brokastīm blakus Hyde Parkam, Vaska muzeja apmeklējums jau pirmajā ierašanās vakarā. Bet jau nākamajā dienā varēsiet vērot Karalisko goda sardzi, Nacionālo galeriju, Britu muzeju, akvāriju, kā arī vērot pilsētu no putna lidojuma, paceļoties panorāmas ritenī Londonas acis. Bet atpūtai varēsiet izbaudīt Lloyda Webera unikālo operas Spoka izrādi. Vēl būs iespēja aplūkot savām acīm arī pārējās ievērojamās vietas Londonā, par kurām iepriekš lasīts daudzos daļu literatūras darbos. Turisma firma piedāvā arī 4 dienu ceļojumu pa Anglijas daudzajām pilīm. Vienas no skaistākajām ir Vorvīkas un Vindzoras pilis. Anglijā ir arī ļoti daudz mazu un skaistu baznīciņu un katedrāļu, ko ir vērts aplūkot. Šo ekskursiju programma tiek veidota sekojot turistu vēlmēm. Iespējams arī pieteikties ceļojumam uz Londonu nedēļas nogalēs, lai vienkārši izdevīgi iepirktos. Izlidošana piekdienās, bet jau pirmdienas rītā jūs būsiet atpakaļ Rīgā. Ja ceļojumiem pieteiksieties saulaicīgi, iespējamas atlaides. Kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri poliklīnika pacientiem ar visdažādākajām saslimšanām. Šeit konsultē, izmeklē un ārstē kā pieaugušos, tā arī bērnus no visas Latvijas. Iekšķīgo slimību, kardioloģijas, neiroloģijas, rehabilitācijas, ausu deguna, kakla, acu slimību, vēnu slimību, vielmaiņu saslimšanu, gastroenteroloģijas, ādas slimību, ortopēdijas, ginekoloģijas un uroloģijas, kā arī dietoloģijas, psihoterapijas, alkohola un citu atkarību ārstēšanas pieredzējuši ārsti speciālisti. Piedāvāto medicīnas pakalpojumu cenas ir zemākas kā citās medicīniskās iestādēs. Poliklīnika strādā bez brīvdienām no 8 līdz 20, bet dežūrārs un intensīvās terapijas kabinets strādā visu diennakti. Laipni gaidīti Latvijā pirmajā kurorta poliklīnikā. Visu informāciju par kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri piedāvātajiem pakalpojumiem varat saņemt pa tālruni 67 733 548, 677 33 242.